Labdien! Te Sijā Baltika agromašīnerijas servisa inženieris Jānis. Šajā video es jums parādīšu, kā uz šī traktora klasa Axion ērti lietot klasa laukmales pārvaldības secības. Kā tās iestatīt cebis terminālī, kā tās saglabāt uz mašīnas un kā tās ērti pielietot ikdienā. Šis ir klāsts laukmales galvenais ieslēgšanas slēdzis. Slēdzim ir 3 pozīcijas. Šobrīd tas atrodas izslēgtā pozīcijā. Vidas pozīcija ir ieslēgtā pozīcija, bet aiz aizslēguma gala pozīcija ir ierakstīšanas funkcija. Lai uzsākt ierakstīt laukmales pārvaldības secību, nospiežam slēdzi kabīnes stūrī līdz galam. Tādējādi šeit apakšā parādās ierakstu funkcija. Uzreiz pēc tam mēs varam izvēlēties, kuru no secībām lietot, un attiecīgi izvēlamies 1, 2, 3 vai 4. Šajā gadījumā es nospiežu 1. secību, un ieraksts ir uzsākts. Šajā brīdī varam darbināt kādu no funkcijām, piemēram, šajā gadījumā zilā sekcija, runā sekcija un papildus vēl dzinēja atmiņa. Un pēc tam nospiežam pogu apturēt. Šajā brīdī ir saglabāta 1. secība. Šeit tā ir redzama. Zem klāsts sekvences menedžmenta loga. Šeit ir redzams visas 4 secības. Attiecīgajā secībā mēs varam ieiet iekšā un tālāk jau to koriģēt. Mēs varam sākotnēji jau spiežot uz soļu numuru, izvēlēties vai ievietot jaunu rindu virs esošā soļa, jaunu rindu zem esošā soļa vai dzēst esošo soli. Mēs varam izmainīt laiku no tā brīža, kad tikusi nospiesta poga, cik sekundes pēc tam šī funkcija darbosies. Piemēram, pēc pogas nospiešanas 1 sekunde, pēc tam iedarbosies zilā sekcija, pēc tam vēl pēc 2,7 sekundēm iedarbosies brūnā sekcija. Attiecīgi tā šis laiks, tas ir iemesls, kāpēc šis laiks tiek parādīts. Tālāk varam izvēlēties funkciju. Šeit ir ļoti plašas izvēles. Tātad mēs redzam, ka šeit var ieslēgt loķētāju, priekšstilta piedziņu, sākotnēji arī virzienu, priekšstilta amortizāciju, motora atmiņu, uzkaras stāvokli, pacelt, nolaist un, protams, jebkuru no sadalītāju sekcijām. Jūglārpstas darbība, palaist un apturēt darba uzdevumus. Piemēram, ja mēs vēlamies zilās sekcijas vietā violeto, mēs mierīgi to šeit varam izdarīt. Tad ir apakšfunkcija, tātad kādā virzienā šo te dalītāju funkciju mēs vēlamies darbināt, plūsmas vērtību uzstādīto un gilgumu, cik tad ilgi šī funkcija tiks darbināta. Un tā ir iespējams salikt vienu soli pēc otra. Tad, ja ir soļi par maz, mēs varam attiecīgi tad pievienot, ievietot zem rindas, piemēram, papildus soli, vai arī, ja šis solis mums nav vajadzīgs, tad mēs varam izdzēst soli. Kad tas viss ir izdarīts, šeit parādās mūsu jaunā secība, uzlabotā. Un, ja mēs uzsākam braukšanu, mums ir nepieciešams neliels braukšanas ātrums, un atkal braucot un nospiežot izvēlēto secību, tā tiek palaista un tiek, kā redzams, izpildītas funkcijas. Zem CSM izvēles ir arī parametri iestatījumi, un šeit ir 3 režīmi. Laiks, attālums un automātiski. Tas
Laiks nozīmē tātad, ka ir šīs te sekundes, cik ir starp soļiem. Pirmais, otrais, trešais, tātad mēs varam vadīties laikā. Attālums šai gadījumā mēs varam vadīties pēc metriem. Tātad pēc nobrauktajiem metriem viņš izdarīs vienu, otru, trešo funkciju. Automātiskajā režīmā, attiecīgi starp laiku un attālumu, viņš pārslēdzas automātiski, kad izmainās braukšanas ātrums virs un zem 1,5 km/h. Svarīgi ir arī, ka secība tiek saglabāta zem agregāta. Tātad, ja mēs esam ierakstījuši secību, lūk, kur, piemēram, mums ir ārpls, mēs varam to saglabāt, un mēs varam doties un izvēlēties, piemēram, sēju mašīnu, kurai varbūt ir citas secības. Ielādējam to, un attiecīgi, kā redzams, šeit ir citas secības, nekā mēs bijām ierakstījuši iepriekš. Un, ja šī saglabāšana tiek veikta, katru reizi, kad tiek izveidotas jaunas secības, tad nākamreiz, kad mēs pieliksim agregātu, tad mums būs tikai jāielādē šis agregāts un secības no jauna nebūs jāieraksta. Lai jums izdodas